Sveicināti mūsu 4. sarunā Zvans draugam, un šodien mēs sarunāsimies par tādu, man pašam šķiet aktuālu tēmu, kas ir resursi. Aicināsim arī jūs domāt par to, kā jūs dabūjat savu līdzsvaru, un galvenais arī padalīties ar kādām idejām un piemēriem, kā atgūt resursus un kā atgūt līdzsvaru. Domāju kopā. Čau, Edgar! Čau! Mēs ik pa laikam iemetam to tēmu, ka vajadzētu parunāt par resursiem un par tādu kaut kādu atgūšanos un līdzsvaru. Un šoreiz man liekas, ka es gribētu šito arī ienest, jo šitajā maija beigu daļā ir bijušas skolotājiem supervīzijas, ir bijušas sarunas skolā. Un tā sajūta ir tāda, ka cilvēki tā kā izpūš gaisu, ka vēl nav beidzies viss, tur kādam ir eksāmeni, kā daudziem vai kādam ir, kā to sauc, pagarinātais gads, bet kopumā tā sajūta ir tāda, ka tas gaiss ir izpūstis, es tā varētu teikt. Un kā tu to redzi, kā tev tur ir tavā pusē? Jā, faktiski tieši tas pats, un tas, par ko es daudz domāju resursu kontekstā, es pieņemu, ka tu arī esi saskarsies tādiem jautājumiem, bet man šo jautājumu diezgan bieži runā. Un es domāju, jebkura ballīte agrāk vai vēl nokļūst līdz izglītībai, un tur viņa paliek līdz ballītes beigām. Un tas klasiskais jautājums ir tāds, ar ko tad tie skolotāji ir tik atšķirīgi? Mēs taču visi strādājam 8 stundas, un īstenībā viņiem tur stundas beidzas ātrāk, kas ir tiesa, tādā, ja mēs skatāmies laika nogrieznī. Un kāpēc tad tur viņiem tā tik īpašs, un katrs otrais video sižets ir par skolotājiem vai izglītības sistēmu, un tad, šādi visi tie jautājumi. Un tad tas, kā es tā mēģinu skaidrot, ir, protams, objektīvi nevienu pusi tur kaut kā neaizstāvot vai nelabējot, bet es mēģinu skaidrot es parasti saku, cik intensīva ir mana domāšana uz milī sekundi vai milī minūti, vienalga, kā to fizikāli saukt. Ja. Un tas, kuras, kā pats skolotājs esmu nokļuvis, viena lieta, kas veido, to resursu izsīkumu tā vai veidā, viens ir tas, es esmu skolotājs, man klasē ir dzīvi, atkarībā cik, bet 20, 25, 18, vienalga skolāni. Un zinot tagadējo, tas ir tas, kur mēs pieskārāmies par skolēnu dažādību, zinot tagadējo situāciju, tad faktiski mēs runājam par tādā lielā mērogā par vismaz 15 dažādām pieejām. Tad ir jautājums, vai ir ekvivalenti šo salīdzināt ar citām profesijām, kur strādāju pie datora, kas arī ir grūts darbs. Un es strādāju juristu birojā, kas arī ir grūts darbs. Un jautājums, vai tās grūtības vispār objektīvi var salīdzināt, vai ne? Un tas resursu izsīkums laikam veidojas droši vien tajā, visticamāk katrs, kurš mūs klausās, var iedomāties sevi, tādā, lai viņš iedomājās, viņš rīko mājās, piemēram, pasākumus, kur viņš uzaicinās 40 cilvēkus, un viņš ir namamāte vai namatēvs, un viņam jāparūpējās par visiem. Un tad ir vērts uzdot jautājumu, kā es jūtos nākamajās dienas rītā. Un tad tā sajūta varētu būt līdzīga, kā skolotājs jūtās katru dienu, jo faktiski... šito pastāst vairāk šito salīdzinu. Jo man bija pirmā apmēram, 40 cilvēki, tur ir veģetārieši, tur ir vegāni, katram savs ēdiens, tad tur jāpadomā, ka par šitām tēmām nevajag runāt, jo tiem nepatīk vai šitiem patīk. Man tādā tīrā ballīšu kontekstā. Bet kā tu to saki, labi, otrā rītā un skolotājs, kā tu to redzi? Respektīvi, tieši precīzi tas, ko tu iezīmēji, ka ir tā, droši vien tie cilvēki labi sevi atpazīst, ka viņi ir mentāli noguruši visticamāk tajā otrajā rītā.
Un tas nogurums ir droši vien tāds varbūt pat laimīgs nogurums, jo ir bijis, droši vien emocijas un forši droši vien bijis, ja tur nebeidz visa kautiņu, ja, vai kā citādi, bet tādā labā gadījumā tās emocijas ir labas, bet droši vien, ka ir vienkārši mentāls nogurums. Un tas ir tas, kurus gribu aizvest, ka faktiski tas ir tas, kas cilvēkus ļoti enerģiski izsūc. Un ir psiholoģiski. Droši vien, labi, droši vien pēc balītes jūtos arī fiziski nogurs, jo es visu laiku kaut ko nesu un pienesu un parūpējos un tā. Un jāatzīst, jau skolā ir tieši tas pats. Es arī visu laiku kaut ko pienesu, kaut kur es aizēju. Tādā ziņā. Lūk, un es par tādu šo te resursu trūkumu vai izsīkumu, kas izglītības sistēmā ir, un par to, man liekas, runā tā diezgan regulāri, ka skolotāji tika paguruši, un droši vien, ka arī vecāki pamana, skolēni pamana, un man pašam skolēni jautājuši skolotāji. Vai jums viss kārtībā? Vai viss kārtībā? Bet viens gadījums manā pirmajā skolā, kur es strādāju, es gulēju, šito es nevienu neiesaku atkārtot mājās, es gulēju 4 stundas diennaktī. Jā. Tā bija mana lieta, tā nav jādara, bet es to darīju. Un pēc 4 stundu gulēšanas ir nedēļu, 2, 3, tā kā paiet. Un droši vien mans izskats nebija tas veselīgākais. Un tad vienreiz man skolēni ienāca klasē, un mēs runājam, un visticamāk, manas atbildes bija nedaudz nesakarīgas tajā starpbrīdī. Un viņi saka, skolotāj, jūs esat dzēris? Es saku, draugi, nē, es vienkārši neesmu gulējis. Respektīvi, un tas ir par to, ka arī skolēni to pamana. Tā vai citādi. Jā, es domāju, ka viens ir tas, ka man, kas uzreiz uzrunāja, ka man liekas, baigi grūti ir salīdzināt kaut kādas profesijas, jo katrai profesijai savu garoziņu, savu īpatnību un vēl kaut kas, un droši vien būs nepieklājīgi atzīties daudziem klausītājiem, bet es šito darīšu tad, kad es esmu svešā publikā. Un, kad tur sāk prasīt, ko jūs darat, es esmu piefiksējusi, ka es nemēģinu teikt, ka es esmu saistīta ar izglītību, jo bija viens periods, kad man likās, ja tu pasaki, ka tu esi saistīts ar izglītību, un ja tur ir vecāki, tad tu dabūji uzklausīt visu, cik šitas ir stulbi, un tas ir stulbi, un ja es kopumā padomāju, es nezinu, vai tajos brīžos, kad es esmu kaut kādā vienalga vai izbraucienā vai kādās viesībās teikusi, ka es esmu ar izglītību, es īsti nevaru atcerēties, ka kāds man būs stāstījis, vai cik lieliski, mums tur ir tāda tik forša pieredze, ja? Un tad, kad es strādāju supervīzijām ar tiesnešiem, tad viņas man teica, viņas nevienā vietā nesaka, tur ārpus, viņas ir juristas. Es saku, kā tā, tad visiem uzreiz būs kaut kāds jautājums, man tur tiesā mantojums, ja? Kāpēc es šito paralēli velku? Tāpēc, ka no vienas puses, skaidrs, ka nevar salīdzināt profesijas, katram kaut kas cits, bet tas, ko tu man šeit ļoti forši ienes, ka droši vien mums pašiem arī ir jāskaidro, tad kas ir tas atšķirīgais, varbūt neatšķirīgais, bet kas ir tā darba specifika un kāpēc tas kopumā tie 9 mēneši ir gana intensīvs, emocionāls, psiholoģisks, fizisks nogurums, kas uzkrājas, ja ar viņu nedara kaut ko regulāri. Un man liekas, mēs ar tevi arī kaut kad esam šo runājuši par to, kāpēc skolotāji, un tas nav visur tā, ja, bet kāpēc ņemot, jeb liekot stundu sarakstā bloku stundas pie vienas klases. Kad es nestrādāju tur 6 stundas pie dažādām klasēm, vai tur 7, bet ka ir kaut kāds pa 2, ja. Jā, tur ir savi riski, kā kādreiz skolotājs saka, jā, bet tie bērni no manis nogurst un vēl kaut ko, bet tas, kas tur no skolotāja viedokļa ir, ka tev ir jāveido emocionālas attiecības un arī kaut kāda interakcija, tomēr ar 3 dažādām grupu dinamikām, nevis ar 6. Un tas, ka mēs vairāk nogurstam no tās pārslēgšanās. Tagad man bija šitā 6. klase, kur man vajag ļoti tā kā turēt uzmanību, fokusu un būt tā kā tādai redzu visu, ja? Un es tur esmu tā kā riktīgi, tur 40 minūtes uz šo, tad man nāk, nezinu, kaut kāda tur 10. klase, un tā var būt, ja? Stundsraksti ir dažādi, jā. Kur atkal kaut kas cits ir. No vienas puses var jau teikt, ka tas, ka pamainās tās bērnu grupas, varbūt ir labi. Man nav tāds kategoriski tā vai šitā, katrai skolotājai pašai jāsaprot, kā ir labāk, jā. Un arī pašiem skolotājiem. Bet tas, ka iet, un man bija vienos
vienā mentoru grupā, ka mēs šo pārunājam, tad viena no mentoriem teica, tagad es sapratu, kāpēc tajā skolā, kur es braucu un kur man ir bloku stundas un es tur braucu vienreiz nedēļā, ja, kāpēc es pēc tās dienas, kas ir fiziski garāka, esmu mazāk nogurusi nekā tad, kad man ir, katra klase mainās, ja, un mēs par šo tiešām runājām un es domāju, ka tas ir no tā psiholoģiskās pārslēgšanās un gan bērniem, gan skolotājiem, jo tev reāli ir 10 minūtes, varbūt 15, varbūt 5, ja, starp tiem abiem dažādajiem, ja, un es domāju, te gan bērniem, gan skolotājiem, un tas arī, rada, un tā ir tāda realitāte, tu tur nevar pateikt, tad dariet kaut kā citādāk, jā, mēs varam tur runāt, kad ir citas formas, ne tikai mācību stunda un tā, bet tā būs tad cita saruna, bet ejot apakaļ pie tā, noguruma, es domāju, ka šis arī ir viens no tiem, ka tev ir, kad faktiski tev ir visu laiku jābūt kontaktā ar daudz dažādiem cilvēkiem, plus ne tikai ar individuāliem cilvēkiem, bet ar to grupas dinamiku, ja, kas lielā mērā nosaka, kā tā grupa funkcionēs, vai ko viņi darīs, vai nedarīs. Un īstenībā tas, ko tu pieminēji, es īstenībā par šo nebiju aizdomājies, bet tas aspekts attiecību veidošana, īstenībā cik resursus prasa attiecības izveidot. Droši vien katram cilvēkam pieredze, viņš ir veidojis attiecības vai darba kolēģiem, vai un tad katrs var padomāt, cik tas prasa enerģiju. Manis, tādā ziņā. Un man burtiski nesen vienā skolā runājam arī par to, ka kas droši vien ir vidusskolās, kur, es riskēšu teikt, vidusskolās, kur ir augstākā līmeņa kursi, kur sanāk no vairākām klasēm bērnu kopā, jo viņi ir izvēlējušies. Un mēs burtiski nesen runājam par to, ka patiesībā sakot, 12. klasē, kad viņi satiekās no dažādām klasēm, lai mācītos padziļināt vienu, otru vai trešo priekšmetu, tā ir jauna grupa. Un ikdienā viņi ir citās klasēs, un tur, kur skolotāji šito ir iedomājušies vai intuitīvi vai kaut kā citādāk, ka man ar viņiem un viņiem vienam ar otru faktiski ir jāveido, ka tā ir vēl viena grupa, ja, kurai es piederu, jo mēs te kopā nākam mācīties latviešu valodu vai fiziku vai matemātiku, ja, padziļinātā līmenī. Kas ir riktīgi septembra jautājums, kā mēs tajā septembrī dabujam to grupu, lai viņi viens ar otru, kā es to tulkotu, justos droši, kopīgi mācoties tikai vienu mācību gadu, bet ļoti svarīgas un sarežģītas lietas padziļinātie kursi, vai ne? Un tur, kur tas īsti nenotiek, viņi tā kā indivīdi mācās, bet arī skolotājiem ir iespējams sarežģītāk, tad, ja tev nav tā grupa, kas arī iedod to grupas sajūtu, jā, mācoties. Jā, un tas, kamēr runāju, es iedomājos, par to skolotāju darba ikdienu un atgriežoties vēl par to, kas tad tos resursus izsīcina, šķiet ir arī tas, ka mēs tā klasiski iztēlamies skolotājas, viņš māca. Tā. Un tad, lai ko tas arī nozīmē cilvēku uztverot, māca. Un tur droši vien plaši tā amplitūda, kā cilvēku uztver, bet tad viņš māca. Bet te jau mēs varbūt nereti piemirstam vēl vienu lietu, tā mācīšana ir tikai viena tā dimensija. Un tad seko viss pārējais, kas ir attiecību veidošana, vispār grupas dinamikas kaut kāds šis stāsts, kā es tur ar to grupu kopā, ar dažādām grupām kopā. Un tad sākās visi audzināšanas aspekti, kas īstenībā ir fundaments izglītības vai citādi. Tad sākās droši vien kaut kādu savstarpējo 2, 4, 6 skolēnu attiecību, kaut kāds normalizēšana. Un droši vien vēl šādas, kā saka, mīkstās vai angliski soft lietas, kuras nāk klāt šim mācīšanai, it kā, kas priekšmets, jā. Man nāk pilnīgi, man atsauc atmiņā no iespējamās misijas laikiem, viena no pirmajiem iesaukumiem, kad mums bija skolotājs, kurš bija ienācis ar ļoti tiešām motivētu un gribēšanu strādāt skolā un mācīja matemātiku. Viņš bija no biznesa vides, un es kā tagad atceros, tas bija kaut kādas pirmās mācības, vai varbūt otrās, restīvi skola ir 2 nedēļas vai 4 kaut kas tāds.
tāds, ja. Un viņš mācībās saka, es nesaprotu, kā šito var izdarīt. Kamēr es tur, viens otram jau košļeni matos ir ielicis, ja. Trešais jau nesas ar šķērēm, lai grieztu to košļeni ārā, pa to laiku viens jau ir adītajam džemperim izrāvis kaut ko tur, ja. Un man pavisam pa vidu ir jāmāca matemātika. Es šito vienkārši tik spilgti atceros, bet viņš to stāstīja nevis ar tādu tā kā izmisumu, ja, un šitā lieta ir svarīga. Viņš to nestāstīja tā kā tādu izmisumu, bet viņš reāli to stāstīja, ka kas viss vienlaicīgi skolotājiem ir jāpamana, un ne tikai jāpamana, bet kaut kas ar to arī ir jādara. Un, lai tu kaut ko darītu, tev ir jāpieņem kaut kādi lēmumi, ja? Vai pa priekš tam ar šķērēm, ja? Vai pēc tam, ja? Vai to matemātika pēc tam, vai ko, ja? Un šis ir tas dinamiskais lēmumu pieņemšanas process, kas patiesībā notiek visu laiku. Nevelti mēs sakam, ja? Mēs, kas arī strādājam ar jauniem skolotājiem, ko mēs sakam galvenais. Tev svarīgi ir, ka tev ir plāns, jo ja tev ir plāns, tad tu vismaz zini, kur tu virzies, ja? Nu jā, un es ar šo piemēru vienkārši gribēju to dinamiku ienest, un arī to intensitāti, kādā ir, nu, tā kā jāpieņem lēmumi, ja? Un izvēles visādas, ja, arī. Un skaidrs, ka tur pa vidu cilvēki var kļūdīties, normāli var kļūdīties, ja? Un tur ir ļoti daudz arī emociju. Un te man nāk prātā tas, kas ir, starp citu, pie resursiem, viena svarīga lieta, kā mēs vispār pieaugušie, kā mēs tās savas baterijas uzpildam. Vai mēs vispār konstatējam, ka man tās baterijas ir tukšas, ja? Un kad es to konstatēju? Un ko es daru? Un vai man ir vispār kaut kādi veidi? Nu kā? Jo, tā kā... Jo man šķiet, ka ja šobrīd šitajā brīdī, kad ir tāda izelpa, ja neatrod laiku, es tādu ļoti kategoriski tagad runāju, bet šis būtu brīdis, kad jāatrod laiks, lai, kā es kādreiz saku, lai atskatītos uz aizvadīto mācību gadu, bet ar tādu skatu, ko mēs darījām, kas mums izdevās, kādas situācijas mēs esam atrisinājuši. Nu, vienkārši sakot, gandarījums, prieks, grūtības un problēmas, bet, šis man tagad jauns atklājums, ja, bet neiet uz risināšanu. Ka palikt tajā, ka es tā kā reflektēju, es dabūju tādu kopsavilkumu, es faktiski ieraugu to, ka tas tieši mācību procesu un dzīve skolā, kas ir bijis tas pozitīvais, kas ir bijis gada garumā. Jā, un arī ieraugu, kādas ir bijušas grūtības un cik daudz mēs no tām grūtībām esam atrisinājuši. Bet paliekam tur, bet nedomājam uzreiz, un tad mums vajadzētu darīt to un to, jo, ja mēs varam aiziet atvaļinājumā ar šo te sajūtu, kā mums ir gājis, skaidrs, ka mūsu prāts jau paralēli darbojas pie risinājumiem. Bet, ko man tiešām vienā skolā teica, šis bija tik labi, ka mēs šādā veidā to darījām, jo tad nebija spiediens, ka tagad man ir jāatrod risinājumi tagad jūnijā, jo mēs to uzlikām un atgriežamies augustā, un augustā apsēžamies ar šitām pašām lapām, kur mēs sarakstījām, un skatāmies, ko mēs darīsim, kādi ir risinājumi. Un es nebiju pat iedomājusies tajā spiedienu kontekstā, bet pēc tam šķetinot, īstenībā normāli, ja tu man tagad jūnijā prasi, kas ir palikušas problēmas, kuras, es neesmu atrisinājusi, un kādi tam būs risinājumi, pat automātiski es tev nosaukšu tās problēmas, kurām es jau zinu risinājumus. Un tās problēmas, kam es nezinu risinājumus, visticamāk, viņas nemaz no manas mutes ārā neiznāks, ja? Jo es taču kaut kā momentā šķiroju, ja? Bet tad, ja mēs varam palikt tajā, šis izdevās, šo vajag kaut ko darīt, bet ne šobrīd. Un tad mēs augustā atgriežamies pēc atvaļinājuma, visi atpūtušies, sēžamies un domājam, kā mēs šito risinām. Ja? Man likās tas tāds, viens no veidiem, kā var iestartēt atvaļinājumu ar tādu, tā kā pabeigtības sajūtu, arī tādu emocionālu, ne tikai izlikts atzīmes un izlaidumus un tā kaut kā. Kā tev šis izklausās? Divas lietas. Es visu laiku klausos, domāju, kā lai pierakstu, lai atcerētos, ka šitas jāpasaka. Bet viena lieta, varbūt atceries, es neatceros pie kuras sarunas, bet bija viens komentārs attiecībā uz šo, kur to, respektīvi, ka to nogurumu vai, laikam pie tā noguruma sarunas, ka
to nogurumu veido tā nemitīgā lēmuma pieņemšana. Man liekas, tas ir ļoti trāpīgi. Un man liekas, tas, ko tu izcēli arī vienkārši tāds stiltiņš. Jā. Un otra lieta ir, man šķiet, ka šis ir īstais laiks, tāds jūnijas, man liekas, ir labs laiks, kurā faktiski skolotāji var atrast savu, kādreiz bija tāda filma, kur bija golfers, un tur viņš jautāja, kāds ir tos golf sitiens. To es supervīzijā kaut kad mēs skatījāmies, bet respektīvi, ka skolotājs var atrast savu veidu vai savu golfa sitienu tam, kā es varu sabalansēt, jo man vairs nav tik intensīvs tas darbs, katru dienu, tur stundas tā, bet skolā kaut kas ir vēl jādara. Tajā pašā laikā man jau ir brīvāks laiks, līdz ar to es varu saprast, kā šo balansu tā vai citādi izveidot. Un īstenībā kaut kā neapzināti, bet mums arī bija, kā lai saka, tāda izrakstīšanās no mācību gada kopā sanākšana skolotājiem. Un tas, ko ļoti neapzināti, jo patiesībā es tā nebija par to aizdomājis, ko tu minēji, par to, ka izcelt ārā, bet nemeklēt risinājumus. Un viens kolēģis man ieteica, es to metodu pilnveidoju, es izveidoju tādas kartiņas ar attēliem un ar nosaukumiem. Piemēram, tur sastrēgums vai ceļazīmes vai vēl kaut kas. Un tad mans uzdevums bija, ka kolēģi grupās pārunā, kurā vietā, gadā viņi šādā veidā ir jutušies. Super, labi ideja. Tas sajūts. Un tad to viņi skaļi arī viens otram izstāstīja, bet mēs nemēģinājām tur uzreiz meklēt risinājumus, vienkārši gājām tālāk uz izrakstīšanos tā vai citādi. Man liekas, forši, ka tu vari izrunāt, tu vari izstāstīt šo, un tas ir tā, kā tu arī saki. Un es jāatzīst arī to esmu piefiksējis ar savām smadzenēm, ka tad, ja es esmu šo uzlicis uz galda, vai to, ko sauc psiholoģijā par īstermiņa atmiņu, vai tāds galdiņš, tad attiecīgi kaut kādā veidā mana paša pieredze, prāts, kurā gadījumā šo apstrādā un saprot, šitam man ir jau risinājums, kas ir aizmirsts, vai man īstenībā nav risinājums, līdz ar to viņš man paliek uz galda. Tas ar to prātu notiek galvenais. Un ko es pabeidzot vienkārši... Man šķiet, ka tu aizved mani pie domas, kas tādā resursu kontekstā un arī citā kontekstā arī būtiska, cik daudz laiks man ir ikdienā refleksijā, jo faktiski refleksija ir tas vārti, kas ieved tevi tajā iespējā gan uz resursiem, gan uz kaut kādu pašsavākšanos un tam līdzīgi. Šo mēs runājam arī ar kolēģiem dienā supervīzijā, ka pārsteidzoši ir daļa cilvēku, kuri intuitīvi, es teikšu, vai arī pieredzes rezultātā tā kā šo apzinās, un tad tur ir tās metodas, ko cilvēki dara, tur, piemēram, tur dienas beigās tās 10 minūšu rakstīšana, ka tu izrakst ārā visu, vai nedēļas beigās to atskaties uz nedēļu un veido tādu, dienas grāmatu būtu varbūt neprecīzi teikt, varbūt tās ir kaut kādas profesionālās piezīmes, vai arī dienas grāmatu vienalga, bet respektīvi, ka tu atskaties un atkal velti tam kaut kādu ļoti ierobežotu laiku, piemēram, nosēdies un 15 minūtes raksti, kā tev par nedēļu ir gājis, kas arī ir viens no tādiem, tiem, kam patīk rakstīt, arī tiem, kam nepatīk rakstīt, ir viens no veidiem, kā tu būtībā tiec pie tās refleksijas lietas. Un protams, ideālā variantā, ja man ir kolēģi, ar kuriem mēs varam, vai mēs viņus saucam par supervīzijām, vai ar supervīzoru, vai par kovīzijām, bet vispār iespēja ar kolēģiem sarunāties par to, kā mums iet. Un man tajās refleksijas apļos skolotājiem, tas viens no secinājumiem, ko skolotāji teica, redz, cik mums ir daudz labu lietu. Tagad, kad mēs reflektējam, bet ikdienā, tur koridorā un tur skolotāja istabā, mēs faktiski runājam par to, šitas neiet, un tur ir sava loģika, jo tur ir tā dinamika tāda, ka tajā brīdī ir svarīgi, atrisināt šito problēmu, un es tev tāpēc viņu izstāstu, un tu man davai palīdz mani atrisināt, Bet es tev tajā brīdī neizstāstu, vai man šodien bija tik superīgi, tur bērni tur šito darīja vai to darīja, vai ne? Jo, kaut kā tas, es tagad baigi vispārinu, varbūt tas tikai mums kursa, mēs tur tikai, tā kā, kas labs to visi zina, vai ne, un tikai skatāmies, ko vajag uzlabot. Es pārspīlēju, bet un līdz ar to tas mērķtiecīgais refleksijas aplis, kur mēs apsēžamies un
kaut vai pusstundu izrunājumu, kas ir bijis labs šonedēļ vai šomēnes, ja? Nu, viņš reāli iedod spēku, ka skolotājs saka, es sadzirdēju, ka citiem ir līdzīgi, ja? Un ir tāda laba frāze, ka vislielākais atbalsts ir būt kopā ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas vērtības. Nu, un tas ir par to, tās līdzīgās vērtības tu vari piedzīvot tad, kad mēs esam kopā kādā sarunā. Jā. Vispār pie mums Vidzemē. Vispār, jā, laba doma par refleksijas apļiem. Es domāju, ka man šur tur kolēģi arī minējuši, ka viņi labprāt, viņi saka, būtu foršs laiks, kur mēs satiktos, vienkārši parunātos, un es domāju, kas tās veids, jo vienkārši parunāties, nu tā, priekš manis kaut kā, man prasās kaut kā nosaukumu šitam, un refleksijas aplis, man liekas, ir forša doma kaut kādā piekdienas pēcpusdienā vienkārši satikties, un vai ne, pirms nedēļas nogales. Bet par tām daudzajām labajām lietām es izstāstīšu vienu piemēru, ko es tikko faktiski pats pirms mēneša pusotru pieķēru. Man bija jābrauc kaut kur un jārunā, nezinu, kaut kāda pieredze skolā, un es izmantoju. Jā, es atceros vienu uzņēmumu pārstājiem to runāju par pieredzi skolā, un es no mūsu skolas ņēmu ļoti konkrēts piemērs. Jo skaidrs, tas, kas ir labāk zināms, un skaidrs tajā brīdī, kad tu gribi tiem piemērus uzlikt kaut kādiem gadījumiem, tu sāc šķirstīt, mums ir diezgan aktīva Facebook lapa, un tad mēs vienkārši ej cauri, un es eju cauri no septembra, es saprotu, klau, un es nākamajā dienā saku kolēģei, es saku, klau, bet Justīna, šis ir, mēs esam tik daudz foršas labas lietas šobrīd darījuši. Lai gan mēs ikdienā faktiski fokusējamies tikai uz konkrētiem gadījumiem, kas ir jārisina, kas ir akūti. Un īstenībā šī man bija tāda atklāsme, lai gan skaidrs es to zināju, ka tāda vajag. Bet tāda atklāsme priekš sevis, cik daudz iedod tas arī enerģiju, ka tu ikdienā ņemies, bet tu īstenībā ņemies ar 5 gadījumiem, ne jau ar 1000. Un tad tu pārskati to Facebook, saproti, hei, mums ir daudz vairāk pozitīvu nekā, tur. Nu, šis atkal par to, ko mēs mums pagājušais runājam, par to līdzsvaru, ne? Kad es ieraugu gan to, gan arī tomēr to, kad līdzsvarā ir daudz ļoti pozitīvu lietu. Bet kas ir interesanti, tu to saki, un es ar to tā kā piedzīvoju praksē, ka, lai tiktu līdz tām pozitīvām lietām, tam ir jāvelta laiks. Nu, tā kā tai refleksijai ir vajadzīgs laiks. Un tad, protams, visi klausītāji teiks, kur mums tas laiks, mums tur nav tas laiks, un es pilnīgi piekrītu, tas skrējiens ir. Bet, kā man vienā skolā teica, ja mēs neieliksim to refleksijas apli vai, es gribu padalīties, man Tukuma skolā skolotāji paši izdomāja, mums ir tāds reiz mēnesī sautās skolotāji strādāt prieks. Un tās nav gluži supervīzijas, bet tas ir sarunas par to, kā mums iet un ko mēs varētu darīt. Ļoti nedaudz skolotāji, kuriem šis uzrunā un šo vajag. Un es teiktu, ka ja tu ieliek regulāri, tad principā cilvēki atrod tam laiku, ja viņi redz tam pievienoto vērtību. Jā, starp citu interesanti, tad, kad no iepriekšējās reizes komentāriem tur arī bija tā, cilvēki atsaucās uz to, ko mēs abi runājām, ka tajās gada beigās iedodot tās jaunās lietas vai kaut kādas jaunas idejas, ka tas arī rada to spriedzi un to saspringumu. Un tad es padomāju, ka ja mēs ieliekam līdzsvarā, ka es zinu kā skolotājs, ka man ir reizi mēnesī, tur būs tā vieta, kur es varēšu, vienalga, kā mēs to saucam, izventilēt, norunāt nost, pačīkstēt, pažēloties, es visādas vārdas esmu dzirdējis, arī tā kā supervīziju kontekstā. Ja es zinu, ka tur tā vieta un lieta būs, un viņa būs faktiski konstruktīva, tādā nozīmē, ka tur visi droša vide, un mēs varam par to runāt. Līdz ar to, arī tos grūtos brīžus ir vieglāk neuzkrāt, es tā teiktu. Jā. Un es neatceros, vai tu to teici, vai kāds cits to teici, bet par to, ka paliek arī vieglāk tad, ka es zinu arī, ka citiem iet grūti. Tā vienkārši. Jā. Tradicionāli. Šis ir interesanti, ka vienmēr šitam teicienam līdzi ir. Mums kā latviešiem, es burtiski nesen vienā grupā, mums kā latviešiem labi zināt, ka citiem arī iet slikti, Tāds humors.
Es gribētu ienest vēl vienu, es vienkārši skatos arī uz laiku, vēl vienu tādu aspektu šim par resursiem domājot, jo skaidrs te ir zināma specifika. Cilvēki, kuri strādā ar rokām, kājām, proti fizisku darbu, tur droši vien ir sava specifika, un tad ir jautājums, ko tad, respektīvi, vai tu esi kaut ko lasījusi vai par šo domājis, proti, un tad ir stāsts par skolotājiem, kuri mēs runājam, lēmumu pieņemšanu, vispārējais, kur ir vairāk mēs runājam par tādu psiholoģisko, emocionālo, mentālo nogurumu. Jā, mentālo. Un tad ir jautājums, kā šeit atgūt, vai te ir kaut kāda specifika to resursu atgūšanā, vai darām vienkārši, kas patīk. Es varētu aizsūtīt cilvēkus paklausīties. Spotifyā ir tāds podcasts bija Starbrīdis, un tur ir viens no raidījumiem, ir saruna ar Zaula kungu, pēkšņi aizmirst vārdu, kur viņš runā par mentālo, emocionālo un fizisko nogurumu, un ka katrs no šiem nogurumiem gan var izpausties līdzīgi, jo cilvēks kopumā saka, ka es esmu noguris, ja? Bet vienlaikus katram no šiem nogurumiem tomēr ir cits veids, kā mēs tiekam galā ar to. Ja? Un man ļoti spilti kaut kā paliek atmiņā tas, ka ja mums ir emocionālais nogurums, mēs īsti ar gulēšanu vien mēs viņu nevaram varbūt dabūt ārā, ja? Dabūt ārā. Un ka tur pretī ir, un te man nāks uzreiz piemērs, ja? Ka tur pretī ir, ka tur, kur mums krājas stress, un tas ir un stress krājas ķermenī, ka ir vajadzīgs kaut kas fiziski, un fiziskas aktivitātes, jā, staigāšana, vienalga, peldēšana, whatever kas. Un man tikko viena arī skolotāja supervīzijā šo minēja, ka viņi ir pati sākusi tur iet uz zāli vai vingrot, un viņi saka, ka viņi pilnīgi jūt, un tas ir par to, ka no ķermeņa to stresu dabū fiziski ārā. Tas, ko es visiem, es teikšu, iesaku, un man liekas, ka tā ir vēl viena lieta, ka cilvēki, ja pagūglēs un painteresēsies, ja, par to, cik ļoti mūsu smadzenes ir daļa no kopējās dabas. Un kāpēc iešana dabā ir tā, kas sazemē, kas nomierina, kas arī uzlādē. Bet tā iešanai dabā, es vienmēr lieku klāt, ka tā ir mazliet apzināta iešana. Piemēram, es varu iet vienalga mežā vai parkā, bet ļoti apzināti, piemēram, pievērst uzmanību, cik putnu dziesmas es varu sadzirdēt. Nav obligāti jāanalizē, kas tas pa putnu, ja? Bet cik putnu dziesmas es varu sadzirdēt. Es varu iet ar tādu domu, cik daudz smaržu es sasmaržoju. Un restīvi pielikt klāt to, ka manam prātam ir ar kaut ko jānodarbojas, bet tas ir cita veida darbība. Un vēl varētu minēt piemērs, bet es teiktu, ka viens ir tātad daba, noteikti ir kaut kas, ko mēs darām fiziski, to, kas mums patīk. Tu zini to stāstu, ka skolotājiem ļoti daudziem ir dārzi, tāpēc, ka tur var ātri redzēt rezultātu, un tāpēc vienalga, vai tu ravē, vai tu tur audzē kaut ko, ja. Faktiski runājot par resursiem, arī skolotāju auditorijas, es lielākoties dzirdu to, ka ir tas, kā es sevi emocionāli bagātinu, koncerti, teātri, mūzika, ja. Tad fiziskā daļa, un tad daudziem ir arī tas resursu papildināšanas veids, kas būtu radošais, ko mēs radām. Nezinu, kulinārija vai rokdarbi vai zemes darbi. Es te varētu turpināt, bet tas, ko es idejas gribētu pateikt, ka droši vien tā galvenā lieta ir atrast, kas man patīk, un to arī darīt, un darīt varbūt regulāri. Un vēl viena lieta, kas jāņem vērā tomēr ir, vai es vairāk esmu skolotājiem, kuri pēc skolas pirmkārt jūt, ka viņi noguruši no cilvēkiem. Iespējams ir vai jāpamaina cilvēki tajā atvaļinājuma laikā, vai jāpaskatās, cik daudz es varu dabūt to savu vienatni kaut kādā ziņā, ja, to trauku uzpildīt. Te varētu daudz runāt par dažādiem veidiem, ja, bet man liekas, ka svarīgākais ir tas, ko tu ienesi, vai tur ir kaut kas specifisks, vai jādara tas, kas patīk, un droši vien atbildi ir tā otrā. Jā. Es tā savalkot šo kopā, man rodas tāda varbūt, secinājums atziņa,
ka faktiski to, ko es ikdienā izlieku ārā, man ir tas pats jādabū atpakaļ, jo es izlieku ārā radošumu, emocionalitāti, šo. Ja es ikdienā daudz tiekos ar cilvēkiem, saprotu, ka tieši tas ir tas, kas man nogurina, tad varbūt tā vienatne vai, nezinu, citu veidu cilvēki, vai tie cilvēki, ar kuriem es varu īstenībā ļoti atklāti izrunāt, varbūt tā. Tas ir tas veids, es īstenībā par sevi, es iedošu varbūt savu piemēru, par sevi varbūt brīnījos, kā man arī tas veids, ka es dabūju atpakaļ enerģijas ar fizisku darbu. Un tagad, klausoties tevī, es domāju, nezinu, vai tas tā būtu, ja es, piemēram, brauktu strādāt uz tādu jaunceltni, bet es braucu strādāt uz meža vidu uz laukumājām, kas ir dabā. Jā. Un īstenībā tur tas, ko es saklausu, ir divi aspekti. Viens ir šīs dabas, jo es tiešām izjūtu visu to dabas procesu dažādos gadu laikos. Otrs, es tajā dabā arī strādāju. Un patiesībā sakot, es zinu, cik 19. un 20. gadsimta sākumā bija skarbi apstākļi laukos. Es sevi esmu pieķēris pie domas, cik īstenībā iespējams cilvēki, kuri agrāk dzīvoja lauku sētā un darīja lauku darbus, cik viņi iespējams bija laimīgāki. Es nezinu, vai viņi bija laimīgāki, bet... tu kā vēsturnieks tagad, varbūt, kad to zini. Jā, bet tāds... Mēs šodien bet vispār tu tagad ienes tēmu par to, vienam zviedru psihologam ir 3 grāmatas nogurušās smadzenes, un tad neatcerēšos nosaukums, diemžēl, bet tas viņa koncepts, ka mūsu smadzenes nav mainījušās, viņas ir tādas, kādas viņas ir bijušas arī tiem cilvēkiem, bet tā vide, kādā mēs dzīvojam, ir tik ļoti mainījusies, ka notiek tas, kas tur notiek. Jā, tu tagad kopsavilki, forši man likās tas, ka es saprotu, ka tāpēc, ka es dzīvoju tajā dabā pēdējos kaut kādus gadus, es arī tāpēc varu, es īstenībā tāpēc arī daudz vairāk, man šķiet, varu ar cilvēkiem, kuriem ir varbūt lielāks nogurums, un es nesaku, ka man nav nogurums, bet kaut kā tas var izlīdzsvaroties. Un šajā gadījumā es gribu teikt, ka viens no veidiem, ko aizejot atvaļinājumā, kas ir riktīgi svarīgs, un tas ir no pētījumiem, ir jāmēģina maksimāli aiziet atvaļinājumā nevis zemākajā punktā, bet dabūt to sarunu ar kolēģiem, varbūt izbaudīt izlaidumu, saņemt ziedus, dabūt to gandarījumu un arī kādu prieku asaru, tā kā to emocionālo piepildījumu un aiziet uz šīs nots atvaļinājumā, jo tad mēs uzreiz varam sākt atpūsties. Ja mēs aiziet zemākajā punktā, tad vajag laiku, kamēr tu vispār tiec pie tā, ka tagad es varēšu atpūsties. Tā kā es par šo, ka kā dabūt to līdzsvaru un ieiet tajā atvaļinājumu laikā ar tādu līdzsvarotu sajūtu. Man šķiet, mēs kaut kādā ziņā arī atbildējām uz tiem komentāriem, kas bija pagājušajā reizē, jo patiešām komentētāji arī kaut kā ļoti norezonēja ar to mūsu sarunu par negaidīto un par kaut kādām ekstra lietām, kas parādās, ka tas arī tā kā nogurdina un tad visticamāk jādomā, cik daudz viņas vajag un kad viņas vajag. Tā kā es pieņemu, ka arī pēc mūsu šīs sarunas. Mēs varētu īstenībā sagaidīt, lai cilvēki padalās, kā viņi tos resursus uzpilda, vai ne? Jā, un īstenībā ļoti interesants ir tas, varbūt cilvēki padalīties, kā viņi ir atraduši to savu līdzsvaru. Ja viņiem šķiet, ka viņi ir atraduši, tad kā viņi to ir atraduši un kā viņi pie tā ir nonākuši. Jo manā gadījumā tas darbs dabā, es tā ilgi nebiju to tā analizējis, jo vienkārši tā bija vajadzība braukt, darīt tos darbus. Bet pēdējā laikā ir tā, ka es to daru ļoti apzināti, jo es esmu sapratis, ka es 2 nedēļas, respektīvi starp 2 nedēļām es pa vidu izlaižu šo te, es jau jūtu, ka ir pārauts pāri, pietrūkst un ļoti apzināti. Un savā ziņā es to uztveru kā arī savu darbu sastāvdaļu jau, jo man ir vienkārši vajadzīgs, lai es to darītu savu darbu. Es riktīgi ar šito notu gribētu pabeigt, ka tad, kad mēs atrodam, kas ir tā mūsu lieta, kā mēs uzpildām savus resursus, tad tas kļūst par mūsu profesionālās dzīves daļu. Super. Šitā beidzam? Šitā beidzam. Paldies tev par sarunu. Paldies tev arī. Līdz citai reizē. Čau. Paldies katram, kas klausās un noskatās. Tas mums ir interesanti un svarīgi. Un katrā ziņā, ja jums kādas pārdomas, domas un visādi citādi idejas droši rakstat un kā saka, domāsim kopā.
Jā, un mēs arī atbildēsim tur, kur vajadzīgs, un varbūt aicināsim vēl uz kādu tēmu plašāk. Paldies!